Stereotips. Esiet sveicināti klausītāji, esam atpakaļ ar podcastu Stereotips 34. epizodi 22. martā jau sestdienas agrā rītā. Jā, Apsveicu visus ar pavasara iestāšanos. Tev oficiāli ir, ja? 20. laikam bija jau iestājās. Super, sveicīgi. Lūk, nu kas mums ir noticis labs par šīm pāris nedēļām? Nu, es noķēru gripu. Veiksmīgi. Pirmā reize Tas dzīvē. bija... Pirmā reize dzīvē taisīju testu, pat lai uzzinātu, vai man ir gripa. Tagad jau viss ir attīstījies, ka tu pat vari gripai uztaisīt testu, ne? Covids ieviesa šo lielisko jauninājumu. Jā, tu man teici, ka esot speciāls zāles, un tad es nākošā dienā zvanīju ārstei, un viņi saka, jā, kad vajag testu taisīt, un tad tas kādas zāles tur ir izrakstījušās speciāli. Un tā viss arī notika. Nu, redz, man arī bija gripa. Man liekas, arī pirmo reizi, cik es atceros, vismaz tādā apzinātā vecumā, bet vispār. Jā. Tā kā nebija laikam bijusi nekad, bet, nu, arī, jā, uztaisīja testu pēc kaut kādām pāris dienām, un tad ir pilnā loza. Galvenais, ka tur arī visādi veidi, vēl A un B. Man bija BC kaut kāda laikam, jā. Vai kaut kas, Nezinu. Tur ir pa daudz. es pēc tam, lai aizbraucu pie ārsta, prasīju, piemēram, nu, tur ir A un B, vai ne? Un Jā. bija B, un es viņai prasu, es varu dabūt to A variantu? Nu tā, ķipa, ja sakrīt tā stulbi. Teica, ka jā, nav problēma. Var arī ar to arī uzreiz ieslimot pēc tam. Tā kā tur imunitāte tev tikai iestājās uz to tipu, kur tu esi izslimojis. Okay. Tad es varu noķert vēl A kopā, jā. Jā. Nu, kopā vai pēc kā, nu, rindā vienalga. Kombinācijas var būt. Ja es esmu BC izslimojis, tad es nevaru noķert A, B kopā atkal. Nu, pēc būtības B. Nē, nu, tur ir tur manam testam bija A un B tips. Un nu man bija 3 tipi jau testam. Tāpēc es tā saku. Tu vari izslimot ar katru atsevišķu kombināciju. Un tad, cik es sapratu no viņas, tad tev imunitāte tā kā iestājās uz to sezonu. Jo nākamajā sezonā tā pati gripa, tur tas pats B variants, viņš var būt savādāks. Un tu viņu atkal var dabūt. Jā, Lūk. Nu tā kā ar Covid. Vienreiz izslimot, pēc tam nākamo variantu. Tā kā tā, pavasaris klāt, gripa plosās. Nu, vismaz siltais laiks parādās. Nu, cik siltais jau mums bija sniegs te nesen. Nu, tas jau tur, man liekas, tur tāds uzsniga uz 2 stundām. Nu jā, vienu nedēļas nogali mēs griezām kokus, jau dedzinājām, visu nākamajā otru sniegs atkal. Bet, nu jā. Ir jau bijuši gadi, man liekas, kad līdz maijam reāli pat ir, nu, tā kā katru mēnesi tur martā, aprīlī, maijā vēl uzsniega kaut kas. Negribās. Nav vajadzība. Lūk. Nu, kas vēl noticis tāds? Bija 1. marta tas trakums ar tiem iesniegšanu, jā, tiem nodokļiem pārmaksātājiem. Jā, bet nezinu, man kaut kā saka tā, kad es kā iegāju, tā arī visu izpildīju un naudiņu arī dabūju. Tā kā viss kārtībā. Kurā datumā tu gāji? Pēc tā podkāsta, ka mēs rakstījām tieši... Tā ir naktī, jā? Naktī es iegāju, iestājos rindā, aizgāju gulēt, un no rīta es vienkārši visu anulēju, un vienkārši iegāju pirmajā reizē, ka attaisīju lapu, bez nekādām rindām, bez neko pataisno. Jā, tur dīvaini tas viss, tās rindas sistēmas arī tur, nezinu, es arī atvēru tajā vakarā, kad mēs pēc ieraksta, un tad es tur būju kaut kāds 90,000 kurais, un es tad atmetu ar roku un no rīta arī attaisīju. Viņa teica, ka tu jau esi nokavējis visu, un tad tā kā pa jaunu, un tad uzreiz pāris sekundes vienkārši un bija viss izdarīts. Jā, nu forši. Nezinu, cik bija no rīta kaut ko 6, 7, neatceros, kaut kas tāds. Atvēru un ierakstījos. Jā. Lūk, tagad tie arī, viņi diezgan ātri to naudu, jā, pat nepagāja nedēļa, man liekas, ka tur plus. Man, nu jā, plus mīnus, man jau tāpat, nezinu, vienmēr bijis kaut kāds bišķiņ jāpagaida un ieskaita, bet, nu, jā.
Nav nekāda tur baigā problēma, kur ir mana nauda uzreiz. Nē, nav runa par to, bet es atceros, kādreiz bija kaut kāds mēnesis, 2 jāgaida pat. Jā, bet tur es nezinu, kā kuram viņi arī skaitīja, man liekas. Nezinu, kā tur sistēma viņiem ir. Pēc sejas. Paskatās datubāzē, jā. Face controls, jā. Tā kā tālūk. Kas ar makšķerēšanu notiek? Jā, es šodien iepirku vēl pāris lietiņas, makšķeri. Dabūju pie Okāts opes, pie Krišjāņa, mūsu, man liekas, vicečempions fīderēšanā, viņš kuru gadā bija pasaulē. Tas tev jāzina. Jā, to es aptuveni tā nojaušu. Viss gatavs ir, varbūt rītā vai parīt aizbraukšu jau iztestēt jau pirmo sezonas metienu. Kas tagad ir atļauts pēc? Es jau uz Brexit, tagad līdīgs nevar paturēt un mekšāt uz dzīvo. Bet tā jau viss notiek. Tad tu ņēmi kaut ko garu kaut kādu? 3,90 fīderim. Tas ir ar tādu spicīti, kas indikācijas spicītē, ja tu nav jāliek zvaniņu nekas klāt, viņš tev spicīti sāk raustīties parāda. Tu redzi pēc spicītes, kad ir zivs. Vai tā kā tirinās, ja? Jā, tirinās tā smuki. Visu var redzēt un visu var sajust. Vai tādu to feederi, kuram kamera ir, lai tu redzi apakšā, kas tur notiek, telefonā pastās uzreiz? Ir tādas zemlades jau, tur viss notiek. Jā? Jā, kad tu izurb caurumu, nolaid kameru lejā, piebaro vietu un skaties, ka tur ir zīves, nav zīves. Tas jau tuvāk pa manam būtu. Tā kā. Jā, iekuini pečku virs slēdus, sēdi savā gultā un skaties, kā viss notiek. Jā, Zapiņam taču arī bija, man liekas, blakus sēdētāji. Jā, pusē varēja atskrūvēt grīdā vāku, un tad tu arī sēžot mašīnā copēt. Opelim arī droši kāju stiprāk uzsit. Grīda vaļā. Tam tik uzmet paklāja virsū un viss kārtībā. Lauc tālāk, jā. Bet tu sēdi siltumā muzons un viss lietas. Bet runājot par to, kad šogad jau, man liekas, tur jau 6 vai 11 vai cik cilvēki jau tāpat ir miruši mūsu īsajā sezonā šogad zemlādes makšķerēšanā. Vispār, man liekas, nebija sezona gandrīz. Vismaz Rīgā parasti tur, kur mums sēž tajā pie Svetbanka, tajā Āgenskalna līdz, kur ir. Jā, Āgenskalna Juglas līcī, tur pie Juglā, kur viņi ne uz kanāla, man liekas, citreiz sēdēja, kas bija mazāks atceros. Tas, kas ir redzējāt, tur ārā -1 vai 2, bet tur jau 11 jau sēž. Un vēl, kad +10 citi vēl sēž. Tā ir interesanti. Es nelīstu, tas nezinu. Un bail reāli būt. Jā. Jā, tā kā sezonā esmu gatavs, viss ir pēc labākajiem makšķerēšanas principiem sapirkts, salikts. Cik sapirkt, cik rocība atļauj, tur var kosmosā iebraukt tā kā ar krājumu atjaunot sezonai. Jā, viss tagad tikai jātrenējās un jācupēs. Mājās sēžot jau zīvi nenoķersi. Dīvāni eksperti. Zin, kā jāmakšķerē. Galvenais jau zināt. Vai ne? Nevajag jau tur internetu makšķernieki. Tu brauks brīvdienās, mēģināt kaut ko? Jā, cerības jau vājas, ūdens augsts, bet jau gribās jau kaut ko bišķiņ izrauties, atpūsties. Un zinu, kā vienmēr ir tāda cerība, ja nu pieķerās kaut kas. Jāsaka, laikam. Jā, kaut kas rupšs jāpasaka pretī. Tad jau būs tās lielās zīmes. Bet, zin kā arī es jau te mazas makšķerēs, tāpat rutīna ir jāstrādā pie ūdens, ka tu aizbrauc, uzjauc barību, tur ir tik daudz knifi, viss kaut kas. Makšķeres jāsien, viss, kamēr sagatavojās kādu stundu aiziet vismaz, un tas viss ir jāietrenē, lai zin kā, lai, kad ir beigusies sopi, es šito neizdarīju, vai to vajadzēja izdarīt. Vajag sarakstīņu. Bez mazā, jā. Jo man tāds opa bišķi iegājas tāda azartiskā, sportiskākā kaut kādā, nezinu, gultnē, ka man gribās kaut ko tādu, ja mēs ar draugiem braucam makšķerēt, tad man jānoķer vairāk zīves nekā citiem, un viss kaut kas tāds ieslēdzās uzreiz. Es nevaru tā atpūsties kā citi, tur vienkārši atpūšās un makšķerē, tur
Tā kā tā. Un to barību nevar mājās iejaukt, lai nagi nesalst. Tagad augsts, taču vēl būs no rītiem, man liekas. Jā, bet tur atkal ir citi saka, ka krāna ūdens nedara, ka zivs jutīs, ka tur vajag upes ūdeni un visādi knifi, uģi, tur nav tik vienkārši. Tā izklausās. Tur jau vairāk, man liekas, visādi tie knifi nekā tur tās Copēšana? Tās zīvis. Jo tu beigās pasaka, tu nenoķer, tāpēc, ka tu neizdarīji to. Nu jā, pēc katrs copes jau ir atkal nedēļa, kamēr tu domā, ko tu izdarīji nepareizi, kāpēc nenoķēri. Tad tev vajag iefilmēt visu to copi un tad analizēt jā. To video. Bet tagad ļoti daudz visi sanāk, ja tu neesi iefilmējis copas video, tu neesi copējis bez mazai, jo YouTube'ā visi jau copmaņi saka sevi filmēt, un tādi, kuri pat izskatās nemāk lietot kameru, viņam ir GoPro, viņš māk filmēt un kaut ko montēt. Nu, lūk. Jā. Tev jātaisa savs kanāls copes. Jā, nu nezinu. Man kaut kā... Beigās var vainot bada vēju un miers. Jā. Bada vēža bija, tāpēc neko nedabūja. Jā, nu tā kā šogad varbūt tā copas sezona būs tāda brangāka. Zināšana un copēšanas ziņā. Jā. Kura sezona jau būs pilnā kaut kāda 3., 2.? Otrā tāda, jā. Pirmā bija tādas, tu jau īsti nezināji, ko un kā, un tu tur taustījies, ņēmies. Tagad vismaz zini, kā izbrauc pie ūdens, kā atrast kādu punktu arī, kurā vietā nolikt barību uz grunts, jo tajā pirmajā pagājušā sezonā tu vienkārši meti, cik tālu var iemest, un viss, tas arī tas labākais punkts tev bija. Tālu aizmest. Jā, tagad ir jāatrod tas punkts, kur tā zivs labāk ir, un viss kaut kas. Bet tur varētu atsevišķi, ne par to stāstīt. Tā kā nopirks ehalotu, tad izstāstīs. Jā, dīperu vajag, jā. Vēl 300-400 eiro klāt. Nu, re. Tā kā tā. Nu jā, tad ir jāmakšķerē tik. Ko parunāsim tad par mūziku? Jā, vēl es tā kā Straumi noskatījos. Mēs jā. Smējāmies, kad dabūs Oskaru, tad skatīsimies. Dabūja Oskaru. Dabūja, jā. Tu arī, man liekas, mājās skatījies, ja nebija kinoteātrī. Jā, mums visu laiku kaut kā nevarējām savākties, un tad viņu ielikt TT Plus no 1. marta pa brīvu, un tad mums arī sanāca. Ja jau Oskars, tad jau nevar neskatīties. Jā, es tikko laikam telefonā scrollojot redzēju, ka 36 miljonus viņi nopelnījis kopā. Tagad. Jā, kaut ko tādu es arī redzēju, paigais cipars bija, bet es domāju, kā viņi paši, kur tā nauda? Protams, daļa kinoteātriem, bet viņi taču ar kaut ko dabūs no tā visa. Gan jau, jā, tā viņi tā autori visi kaut ko jau dabūs. Jā, bet jāsāk skaitīt svešu naudu jau. Jā, kaut kas jau kinītim aiziet, jā. Bet tur forši, ne? Domāju, ka savu dzīvi nodrošināt kaut kādā ziņā viņiem. Es kaut kur pa ausu galam dzirdēju tādu info, ka viņi 5 gadus laikam taisīja to. Jā. Kā tev filma? Noskaties no gala līdz beigām? Jā, mēs noskatījāmies no sākuma līdz beigām 2 piegājienos ar starpbrīdi. Mazliet. Pirmais man iespējas bija tehniski tā, man likās, ka pa tumšu ir bišķiņa. Kopumā visa tā filma. Es nezinu, kāpēc. Tad es pagriezu televizoru spilgtāk un tā, tad viss bija kārtībā, bet tas pirmais standarta, tas ko viņa laida ārā, man likās pa tumšu. Tā bilde kopumā. Bet pati filma, man liekas, tāda, zinot, kā tur džeki situšies un taisījuši visu, man liekas, ka baigi labi, tas viss. Tagad jau jāsaka grafiks droši vien un tā. Grafiks. Tas viss. Jā, man pirmais, kas ir ūdens, bija ļoti foršs izskatījās. Un Līva arī teica, tā gaisma bija ļoti labi sēnot, salikta visi, man liekas.
arī tā iedeva tādu ļoti riktīgu foršu sajūtu, ne? Nu jā, tagad jau mūsdienās tur es nezinu, kā viņi tev animācija tā bet tur jau arī droši vien kaut kas līdzīgs datorspēlēm ir, kad tur visādas jaunās tehnoloģijas palīdz arī tajā visā procesā, lai izskatās foršāk. Jā, man līdz galam varbūt nenolasījās tās visas tās dzīvnieku attiecības, jo viņas man likās tādas bišķiņi cilvēciskas. Mēs ar Līvu arī te runājām. Kaut kā nezinu, kaut kā... Tā kā pārāk pie cilvēkiem, tā kā, pielīdzinātas. Jā, kaut kā, nezinu, forši, bet man līdz galam neaizgāja tā kā riktīgi tāds wow. It kā vienkārši, bet tajā pašā laikā baigi sarežģīt droši vien tas, tieši tas attiecības stāsts ir, jo tur man liekas, ka baigi daudz uzmanību jāpievērš visādiem sīkumiem un detaļām, man liekas, ir jāskatās vairākas reizes tā. Bet, tur forši tās attiecības ar tiem, kā tur kaķi aizstāvēja tas putns un viss tas, tā forši tāds, draudzīgs un cilvēcisks tāds forši, tādā ziņā. Bet mēs vienu to momentu, kad mēs nesapratām beigās gandrīz vai jau, kad tas putns tas putns aizlidoja, tas, kas bija viņiem visu laiku, un tad tā laiva kaut kur tur uztriecās vai kur, un tas kaķis skrēja augšā tā kā kalnā. Viņi bija kalnos, kur, jā. Un tad tur zvaigznes sāk rādīties, tur kaut kāds bija bišķiņ tāds šīzo moments. Tā bija, tur jāsaprot viss šīs. Es nenolasīju. Tur bija kaut kāds tāds brīdis, un tad tas putns vienkārši pazuda. No viņu komandas. Nebija vairāk pie viņiem, bet kas tur bija domāts, ka tur nebija īsti tās izprotams. Jā, skatās vēlreiz. Augstā māksla. Jā. Un klausies, runājot par to, sākumā es ievēroju detaļiņu, es nesapratu arī. Un tas lika daudz kā izdomāties, kad tur mēs iepazināmies to kaķi, viņš tur dzīvojās, ņēmās pa to māju, un tad devās uz upi, un tur jau kokā bija laiva iekšā pirms tiem plūdiem. Tas sanāk, ka tie plūdi bija daudzreiz vairāk un vairāk bijuši visādi, jo pirms tam cilvēkiem gan jau bija jābūt kaut kādiem, ne? Redzi, var interpretēt dažādi. Jā, jo filmas sākumā jau bija kokā laiva. Jau uzkārusies. Jā, un pēc tam viņi tā kā tajā, kad bija plūdi, uzcēlās ūdens, un tad viņi tā kā atnāca pie viņiem. Jā. Tur saka ļoti daudz visādas detaļas un nianses. Tu pamanīji? Nepamanīji, laikam, jā? Nē. Nebija tāds moments. Tā kā tur, nezinu, tik daudz visādas momenti, ko var skatīties un skatīties. Kā tu saki? Jo to Oskara balvu arī Oskars bija Melnā pērle, ja? Kas bija 3 balvas ieguva? Zelta globus. Globus, jā, un Oskars. Un tur vēl, kas tur vēl bija tālāk? Bija vēl dažādas balvas, bet tās, ko 3 gabalus varēja apskatīties Mākslas muzejā Nacionālajā. Man sieva bija aizgājusi ar bērniem, un tur viņi bija darba dienā, bija bērniem skolas brīvlaiks tieši nedēļas. Un viņiem teica, ka rindā jāstāv 40 minūtes, lai varētu nofotografēties to balvu. Jā, tur bija vesels tā rinda pa trepēm augšā viss, jā. Cik es redzēju? Jā, bet pēc tam bija brīvdienās, tās nedēļas brīvdienās, bija rindas ārā uz ielas stāvēja. Jo tad, tur bija uz trepēm, jau teicu, tur muzejā tur stāvēja pa tiem stāviem, bet brīvdienās jau pat cilvēki ārā uz ielas jau stāvēja diezgan krietni gabalu. Jā, vienreiz aizstāts Latvijai panākums. Bet brīvdienu neiedeva. Tas gan, jā. Salīdzinot ar hokeju, kur bija vairāk 10 cilvēki, tajā komandā, tad iedeva brīvdienu, tagad neiedeva. Tā ir. Es domāju, ka šis pat ir lielāks panākums. Tādā ziņā, kad mazāka cilvēka komanda. Es tev varu piekrist, jā, tāds. Man liekas, saku vienreizējs un nenovērtējums tāds, vēl mēs neesam aptvēruši, cik daudz tas ir iedevis.
To varētu salīdzināt ar hokeju, ja hokejā būtu pirmā vieta. Nevis trešā. Ne, protams, trešā nav slikti, bet salīdzinājumā. Jā, es ar tevi jāsaprotu. Jā. Valdība nogulēja šoreiz. Jā. Valdībā tā tad sportistus mīl vairāk nekā augsto mākslu, jā. Jā. Var Delfos aizsūtīt rakstu, lai. Manē, tāda spriedelējumu. Jā. Bet, forši. Un tu pēc cik tālu jūs noskatījāties to filmu? Visu, jā. Līju bišķiņu atlūza dīvānā, Mārtiņš jau bija redzējis skolā viņu, viņš tur sākumā bišķiņu paskatījās, paēdām popkornu, jau arī notinās, un es tur vienītī noskatījos līdz galam vēl. Bet tu noskatījies aiz titriem arī? Aiz titriem, es redzēju, ka tur bija ūdens laikam. Jā. Un viss laikam, kas tur bija vēl. Un zivs uzleca. To es nepamanīju. Valis, kurš tur mira. Bet es redzēju, ka tur bija ūdens, un tas man patika, jā. Un tur jau arī var interpretēt redz beigas tādā gadījumā. Jā. Jo tur jau atkal skrēja tie aļņi. Jā, tur skrēja atkal bija. Beigās, un tad tas kaķis aizskrēja līdz tai zivī, vai valis, vai kā viņi tur var saukt, un tad beidzās tā kā filma, jā? It kā vislaimīgi. Tad bija tītri, un tad beigās tev parāda atkal tādu tā kā saulrietu ūdeni, un tas valis tā uzlec, tā kā. Kad viss ir ūdenī, jā. Jā, it kā atkal, jā? Jā. Tā kā. Un tad tas sasaucās ar laivu, par kuru tu minēji. Jā, tāpēc visu laiku tāds nebeidzams cikls gandrīz vai bet es sapratu, ka otrā daļa nebūs, ka mums šeit viss pašiem jāizdomā. Jā. Pagaidām otrā nebūs šo, cik es sapratu, viņi veidojot komandu jaunu filmu, bet kaķis nebūs šot galvenajā lomā. Jā. Tā kā tā. Lūk, tas par straumi. Jā. Forši. Kas vēl? Es biju... Te runājot bišķi par spēlītēm, varam ieslīgt. Slimojot mājās uzdūros, ka Tonijs Hauks būs remasterots 3. un 4. Tās ir manas jaunības atmiņas. Pat gribētu... Kādu platformu viņas būs datora? Būs visur. Steamā un PlayStationā. Es atceros, kad es spēlēju, bija kādreiz Mats Hofmans Pro BMX. Pirmais, man liekas, jā, un tad es aizgāju uz Toniju Hauku 1, 2, 3, 4, un 4 es spēlēju pat uz PlayStation 1. Man liekas arī, ka uz 1. Jā, un tas bija vienkārši tik amazing. Atceros, kad izgāju visas kārtas, visas secret, tur tās varēja dabūt atklāt personāžiem, video kasetes, tur trikus visus, tas vienkārši kaut kāda, nezinu, mūsu pauzē. Tas kaut kas īpaši tā spēle ir. Man pēc sagribējās dabūt PlayStation un uzrambāt jauno tagad remastered. Bet diezin, kas būs ar mūziku? Tagad jau licences un laiks tur pagājis un tev, kas bija skaņu celiņi tajās spēlēs, jo tajā laikā jau tam pievērs ļoti lielu uzmanību. Jā, tad bija ikoniski. Tā spēle bija neatņemama sastāvdaļa ar mūziku kopā, jo tur bija samērā izmeklēta mūzika visādi, sākot no hip-hopa līdz rockam un bišķiņ arī metālam, man liekas, jā. Tu arī slēdz ārā tās dziesmas, kuras tev nepatika? Jā, tur varēja, man liekas, atķeksēt, kuras tu gribi, lai skan. Jā, un tu vēl varēji nospiest tā kā pauzi un tā kā nākošo, jā, visu kaut ko. Tā kā tur citreiz pat es esmu klausījies playlist YouTube'ā, tur 1, 2, 3, tur riktīgi forši, jā. Un tā jau varēs skompīšu taču uz portatīvā. Jā, kaut ko, bet... Pulti vajag, jā, grūti tā uz tas tūrs, bet arī var, iebraukt, jā. Nezinu, man liekas, ka tur spēlēja tās spēles, bet es nezinu, kā tie triki bija jātaisa. Tu vienkārši esi gaisā un tad spied pogas uz visām pusēm. Nē, tur bija, atceros, tastatūra, tur bija tas, tev jābūt numpedam klāt vēl tam. Tur 8 bija slides, tur bija grab triki, vert triki, viss kaut kas tur bija. Jā. Tas ir skateboard
ekspertiem, tie, kas zina, kas ir kas. Jā, vēl tak bija arī MTV Extreme, kaut kāds skateboarding klāt, tagad Dievs, tik daudz ir šāds. Man liekas, tajā bija jau vēl uz Xbox, pēc tam vēlāk bija vienkārši skate laikam, jā. Jā, bet tas jau bija jaunā paudze, man liekas. Mēs izaugām ar Tony Hawku. Bet, grafiski tas skates tāds... Tas jau labāks bija par tiem. Jā, tur, man liekas, arī bija vairāk pievērst uzmanību šitam visiem trikiem un tāds, lai reālāks izskatītos. Jo Tonijs, man liekas, bija tāds, tur arī bija, protams, bet tur bija viņš tāds vairāk, man liekas, izklaidējošs un jā, tad ar kādu stipu, man liekas, vairāk. Jā, tur vēl varēja attīstīt personāžu, tur likt klāt vēl viņam, jā, visu kaut ko. Tad jau jāgaida, drīz būs. Jā, bet viņam atkal maksās kaut kāds 60 eiro vai 40 noteikti. Tie nebūs 15 eiro. Jā, nebūs. Par tirgus disku 3 lati. Izprintāt vāciņā. Jā. Bet, skatīsies, ja uznāks, varbūt arī nopirks kaut ko pamēģinās. 5. place tad jāpērk. Tāpat GTA 6 vajadzēs kaut kur spēlēt. Jā. Dēlam vajadzēs, taču tu vari, sievai tā kā norakstīt, ka dēlam vajadzēs. Dēls man ir PC Master Race. Viņš arī saka, nē. Bet tu neesi pārliecinājis viņu. Viņš vēl nezina, ka viņam vajag. Viņš vēl nezina, jā. Viņš nezina burvību. Jā, varbūt mēs kaut ko domāsim, jo viņš grib FIFA uzrambāt. Viņš trenējas fūzītī tagad. Viņš teica, ka grib jauno FIFA uzrambāt. Lūk, viss sakrīt. 5. place, 2 pultas. Cerams, ka sieva nedzird mūsu plānu, viss jau sadalā. Pilnu setu visu tur. Un to jauno 30 gadu versiju. Speciāli to palāko, jā? Gada dienas, jā. Ar to logo vēl maziņo, kas ir, jā. Jā, to krāsaino. Jā, tas bija klasika, jā. Es skatījos, unboxing bija arī, un pēc tam es pastījos cenu Amazonā, apmēram kaut kādu plus mīnus 1000 eiro maksā tāds. Okay. Un tā, lūk. Bet tā jau viņš smuki izskatījās. Jā, viņš ir, man palēkais saistās, viņš ir ikona. Jā, ar pirmo. Viņš ir smuks, jā. Lūk. Un pirmais place bija kantainais, nevis tas apaļais. Man arī bija kantainais, tas klasiskais, lielais. Jā. Gaidam, un tad jau redzēs, kā tur viss pagriezīsies. Jū. Varbūt nebūs vairs jāmaks čerē nemaz. Spēlēs playsīti. Vai ne? Jā. Lūk tā. Ķersimies klāt muzonam. Jā, beidzot, sagaidījām. Jā. Bet pirms mēs lecam albumā iekšā, vai tu redzēji jauno Skyforger Dieva suns videoklipu un dziesmu jauno? Ir? Pirms pāris dienām viņi izlaida. Es biju ar capītas zināšanām aizrāvies, vispār neskatījos. Es tikai zināju, ka viņiem būs tagad Xiaomi arēnā atklāšana maijā teikas albumam. To gan es zināju, bet viņi jāpaskatās. Man ieinteresēja. Man mazliet tā kā latvietis saka, atsita Kurbada albumam kaut kādus materiālus līdzīgus un tēmu. Jā, viņš jau ir tāds tematisks pat teikām, neko citu jau kā Kurbada līdzīgi viņi neuztaisīs. Tur bija ragans pieminēts, man liekas, arī un vilki un, tāds līdzīgs tāds. Jā. Tas jau Kurbats jau arī, teika. Neko jau latviešu, no latviešiem jau nepaņems neko, tas pats jau turpināsies. Tad viņiem albums jauns būs, tu saki arī? Jā, būs prezentācija maijā arēnā Rīga no Xiaomi. Xiaomi, jā, vai kā. Nezinu pat kā jādrunā tāds cirks. Uz cik gadiem viņi nopirka viņu? Tur nebija daudz, uz pāris, man liekas, bija kaut kāds līgums. Jā. Redzēs, varbūt varam sadomāt aizšāpot kopā. Skatīsies. Silts laiks būs droši vien. Gribēsies kaut ko izkustēties. Redzēs, kā viņi cik piepildīs zāli. Es domāju, ka tur ātri uzpildīsies tās biļetes. Tur jāpērk būs diezgan. Domā? Es domāju, ka jā.
Es tieši runāju, tad mēs ar kolēģi runājām, ka nebūs tā kā sapņu fabrikā kādreiz tā atmosfēra, ka tomēr viņi nepiebildīs arēnu. Būs tāda patukša liksies. Nu, es domāju, ka būs no kaimiņu valstīm taču sabrauks un no Skandināvijas puses taču arī atbrauks, domāju. Kaut gan tagad tas prāms, laikam, baigi tā nekursē. Nav jau prāms, man liekas, nav jau tas dzērāju latviešu. Sazāģēja pēc Covid, man liekas. Jā. Pagājušajā Lesers būs atpakaļ, viņš tik atjaunās 3 dienās, viņš teica, vai cik tur. Sataisīs. Zinām šitos 24 stundās, labi, ka vēl ne. Jā, bet nu labi, to mēs varam paskatīties, ja mēs tiksim vai kā. To mēs pastīsimies. Nu, ko tad lecam iekšā albumā, kur mēs sagaidījām? Jā. 7. martā Whitechapel albums Hymns in Dissonance. 9. studijas albums ar 10 jaunām dziesmām. 10 dziesmas, 43 minūtes, 16 sekundes. Jā. Un Metal Blades bija, man liekas, atkal viņa uzdarbojies. Jā, viņi ir, man liekas, Metal Blades. Labelā iekšā. Jep. Un producents bija Zaks Householders. Tas ir no grupas viens no 3 ģitāristiem. Tā kā paši producēja. Paši zina, ko viņiem vajag. Lieliski. Nu, kādas ir tavas tā kā... ko tu gaidīji un ko tu sagaidīji? Nu, tā kā mēs iepriekšējā epizodē apspriedām viņu singles, nu tas bija singles vai kā, nu. Jā. Viens no singliem, kas bija tik izlaists. Nu, viss albums aizritēja tikpat labi kā singles, man patika. Man patika daudzas vietas, kur melodija bija kopā miksēta ar smagām ģitārām. Viņš tāds bija uzbūvēts, nu, var teikt, nu, to, ko es gribēju kaut kad dzirdēt, es arī dzirdēju. Bet tev nebija vilšanās neliela? Tu nesagaidīji šo to arī, man liekas. Nu, kopumā es biju pozitīvi pārsteigts nekā vīlies. Jo var teikt, cik es gaidu no tagad mūsdienās no māksliniekiem albumus, es vairāk vīlies, bet šajā albumā es vairāk biju pozitīvi pārsteigts, ka viņš man patīk. Nu, tā es teikšu. Nebija neviena akustiskā dziesma? Jā, bet... Bija cerības. Bet es tajās visās dziesmās bija kaut kāds, tas, man liekas, melodija kaut kas, nu, pat es nepieķēru, varbūt pirmoreiz klausoties, ka tur kaut kas baigi esmu vīlies. Kad tu sāc baigi analizēt, tad jā, nu, varēja to, varbūt to, bet, nu, tādu pluszīmes vairāk novērtēšu. Nu, šis albums ir tāds, kā lai to pasaka, viņš ir tā kā grupas pirmsākumos apmēram kaut kas tāds. Tāda muzikāla uzbūve pēc tās jaudas, pēc smaguma un tipa. Pēc tāda mūsdiena klasiska, ko viss tagad taisa. Nu tā. Jā, šis albums ir pozicionēts, grupa pozicionē viņu kā This is Exile albuma turpinājumu, kurš tika izdots 2008. gadā, 2. studijas albums. Ja rēķina šitas ir 9. studijas albums. Teiktu, bija tas albums Sāv izdelā, vai tas ir pirms tam bija? Laikam, man liekas, arī kaut kas turpinājums tam bija, ne? Tāds liekas. Pēc skanējuma. Tas So is a law ir, man liekas, kad tūlīt es tev varu... Nu, tas tā vienkārši... Nu, viņš ir... viņš ir... Jaunāks? Jā, viņš ir jaunāks, viņš ir... Es viņu tad neredzu. Tā ir... bet viņš bija... Es viņu neredzu, piedodiet. Bet So is a Law jau nebija albums. Tas bija, man liekas, dziesma tajā Our Endless War albumā 2014. gadā. Jā, man liekas, ka tā bija. Jā. 3. dziesma albumā
Or Endless War. Tā es jaucu kādu albumu, nu labi, neko pēc tam. Nu, tur bija tā dziesma, jā, iekšā. Tā, bet, jā, 2025. gads, ja grupa ir dibināta 2007. Un drīz jau būs apaļa jubileja. Pēc 2 gadiem, 20 gadi. Sanāk grupai. Ļoti labi. Jā, viņi, man liekas, tādi viena arī, kas visu laiku turās, vai ne? Jā, pēc sastāvu viņi ir gandrīz vai viss oriģināls, izņemot Bundzinieku, kurš bija 22. gadā, tā kā nesen tikai. Nomainījās viņam. Jā, bet pārējie visi ir gandrīz vai no paša sākuma tur. Tā kā tas arī ir diezgan labi. Nu, lūk, 10 dziesmas, albums, tā kā ir turpinājums This is Exile albumam, kurā bija ļaunais tēls, laikam sauca Dēmons tajā albumā, un viņš gāja bojā, un šis albums ir par, tā kā, viņi vienmēr pieminēja tajā This is Exile albumā, un vēl palaikiem tika pieminēts tāds tēls kā Father of Lies. Un šajā albumā arī ir jauns tēls, kurš tā kā turpinājums tam albumam. Kurš tā kā nāk atpakaļ, tur jaunākais brālis viņa, un tad tur viņš veido kultu vai sektu par, tā kā piesaista sev cilvēkus, un tad tur viņi visi nogalina viens otru, un tā tālāk, tāds tumšs albums diezgan. Bet tas viss stāsts ir tā kā izdomājums, protams. Tas nav nekas īsts, tur nav. No. Un albumā viņš tā kā izdzīvo tos 7 nāves grēkus. Jā, sākot, pirmās 3 ir tā kā ievads, laikam sanāk, vai ne? Jā. Un tad pārējie 3 tie katrā dziesmā ir viens tas grēks, kur klausoties to arī atrast un saprast, kurš tas ir. Bet tur laikam, tur ir arī tās paralēlas var vilkt un interpretēt visdažādāk tur to grēku. Jā, nogalināšana, miesas kāri, uz priekšu un uz priekšu. Tur ir viss. Jo tur arī, tur ir, tas albums ir tā kā koncepts, arī man atkal savalkās kopā ar to pašu Skyforger Kurbada albumu. Tur, protams, bija tas viss stāsts savādāks, bet šis albums ir būvēts tā kā līdzīgi. Jā, kaut kas, viņš ir stāsts. Veidots kā stāsts. Jā, viņš ir stāsts tev, jā. Konceptiņš, jā. Tā kā, jā, pirmās 3 dziesmas viņi tā kā iepazīstina ar to pasauli, to visu, jā. To jauno tēlu un visiem tiem notikumiem, kas tur notiks, un tad pārējās ir, izņemot laikam 5. dziesma, ir, tā minūte un 12 sekundes, kas ir Ex Infernis, ir tā kā, tas nav grēks, tas ir tāds ievads tā kā nākamajai dziesmai. Un tad arī beigās sanāk tie 7 grēki. Yeah. Lūk. Tā kā stāsts par ļaunumu pasaulē. Izdomāts stāsts. Tā. Kā tev noslēgums, tā kā tas stāsta noslēgums patika? Tu zini viņu? Pagaidis kaut ko tas atspēdīja, bet es baigi nelasīju, nesakoju līdzi, kā tu tur tik mūs apgaismoja tā, bet es vairāk, laikam, ka instrumentāli pievērsos un tieši vokālu ziņām patīk. Viņa balss nepievīja. Tas gan, jā. Tātad tas albums noslēdzās ar 10. dziesmu Nothing is coming for any of us, un tas ir tāds tā kā beigu atklāsme, kad
tas ļaunais tēls tā kā to visu ir tikai iedomājies savā galvā, apmēram var tā interpretēt, un nekas no tā visa nav noticis. Tā ir viena no interpretācijām, ka tas viss viņam notiek tikai viņa slimajā galvā. Patiesībā tā nemaz nav noticis. Lūk. Es tikko aizdomājos, ka šis albums varētu būt tāda klasiska amerikāņu šausmu filma, ne? Kaut ko, tas viss tas žanrs un viss tā, tas varētu sajiet kopā. Tu jau arī pareizi pateici, jo tur ir tik daudz, visu kaut kādas tās lietas notiek, kad, lai to visu savienotu pareizi un tos punktus savienotu pareizi un izstāstīt to stāstu korekti, tad vajadzētu kaut kādu filmu vai grāmatu uzrakstīt ar tiem notikumiem, jo tu nevari mūzikā tā īsti parādīt un interpretēt var filmā tā, mūzikā var šādi. Tā kā tas tāds zinātniskās fantastikas albums neliels. Piemēram, diskutējot par šo, piemēram, es klausījos albumu braucot uz darbu. Pat arī šodien. Un es viņu izbaudīju tā kā kārtīgi metāla albumus, pat neieklausījos tajā stāstā. Man patika ģitāras smagās, tu brauc, tur klausies. Šitien breakdown, šitien labais vokāls. Tādā ziņā. Jā, tieši tā, jo tu jau nevari arī tajā vokālā tik ļoti nemaz iedziļināties un izlobīt to tekstu, jo es pat dzirdēju tādu komentāru, kad tas vokāls vienā brīdī ir tā kā latīniski, vai vismaz viņš dzied uz atpakaļ. Ka tu nevari tā izsekot ar ausi, tev vajag tomēr iedziļināties tajos tekstos, kaut kur internetā atrast un izlasīt, jo viņi ir tik brutāli un zemi un kad, tur vārdi īsti bieži nav izšķirami nemaz konkrēti. Jā, un, piemēram, tagad sēžot mājās, tu sāc iedziļināties, tur lasīt vārdus, visu kaut ko, un tad atkal tu aiziet citāk, kaut kādā dimensijā klausoties atkal arī albumu. Tas tā ļoti, nezinu, šis albums tāds daudzpusīgs. Jā, jo es arī pirmās reizes, kad es klausījos, man viņš, arī albums kā albums, kā tu stāstīji, kā metāla grupas albums, tur rifi, tur ģitāras, tur teksti, tur viss ir. Tu viņu klausies, vai ne? Kā jau tu teici, tu viņu tur izbaudi. Bet tā, kad tu sāc iedziļināties un saproti to konceptu, kas ir kas un par ko tie teksti ir, tu viņu atkal uztver mazliet savādāk, man liekas. Uzreiz mainās, ja ne tā. Jā. Tas pievienotā vērtība uzreiz nāk klāt kaut kas vēl. Jā. Bet kopumā man viņš patīk, viņš ir smags, viņš ir atkal amerikāņu Metal Blade stilā sterili uztaisīts, tīri smagi, bet un viņš ir tas skanējums, tad sanāk tāds tā kā tam Whitechapel pirmajiem albumiem, bet tāds jau modernāks, jo pirmajos albumos man likās, kad tu vairāk vari dzirdēt tās ģitāras, tās tīrās daļas, tā kā tos soliņus un tos visus tā kā vairāk bija izcelti, bet šeit viņi vairāk, par cik ir 3 ģitāristi, viņi skan smagi tas viss kopā, un tās tīrās notas, viņas tā kā vairāk jau ir iekšā pašā tajā zem smagās, tur, apakšā tā vairāk bišķiņ jāizloba, vismaz man tā likās. Jā, tas jau arī pēc, kas viņu miksēja un kā miksēja, kas viņam patīk, un tas jau pēc daudz kā arī atkarīgs ir. Bet šajā albumā arī bija labi soliņi, man patika. Tas arī plusiņš bija. Jā, par to nav vispār šaubu, bet es to dzirdēju tādu tā kā jau tādu moderno, jau tādu metālu, un viņš tāds ierakts jau viss tur iekšā, un tev bišķi jāpalo. Bet tas viss tur ir. Bet pareizi tu saki, tas ir tāds amerikāņu jau izkoptais, man liekas, žandrs, tas skanējums, un viss tas jau ir kā viņu zīme, Jā. Kā tas viss salikt.
Un mēs arī pagājušajā reizē runājām, nevarēja saprast, cik tur stīgas ģitārai 8 jau vai 9 vai cik tur, bet izrādās, ka joprojām ir pārsvarā tur visur 7 tikai. No. Bet par cik viņi ir trietā, tad viņi to jaudu var uzbūvēt. Nu jā, reiķiņ kāds jau tur skaņojums, tam 7 stīgi galīgi nolaiz zemē. Viņam bija, laikam, viņš teica, kad ir G un dažreiz ir F. Kā jau, nu jā, nu jā. Diezgan. Gā nebija tur jau 2 toņi zemāk, laikam, vai kaut kas tāds. Tā kā jau gandrīz vai pašas beigas. Jā, tur tā stīga neturās jau, jā, neturās virsū. Tur pakustina ģitāru, viņi pat sāk skanēt jau. Jā, bet, nu, jā. No studijā jau ierakstot viņiem visi jau knifi ir un visi kaut ko. Nu jā, tur jau uzliek tagad visādas bantas un kas tik tur nav vēl. Ko likt galos un malās, un lai tur nav liekas vibrācijas, man liekas, ne. Jā, jo zemāks skanējums, jo lielāks metāls. Nu, smagāks. Jā. Un vēl YouTube'ā, tā, kad tu klausies, ir jāuzliek 240p vai 144 ideālā variantā. Tas ir metāls. Lai piedod to īsto garšu. Jā. Tā kā, jā, kopumā bija un ir diezgan forši, man liekas. Man Whitechapel albums vislabāk patīk, laikam, no visiem arhitektiem, visiem, kas iznāca, cik es paklausies, laikam, Whitechapel būs favorīts. Pagaidām. Jā. Kā jā, bet es gribēju tomēr kādu to akustisko gabalu ar tīro. Tas, laikam, tāds viņam bija iedevuši tādu pieradumu bišķiņu. Jā, mēs... kurā mēs skatījāmies iepriekšējās albumu kaut kādas, neatceros, kur mēs skatījāmies. Man liekas, bija The Valley. Jā, The Valley. Nu jā, tur bija forši, jā. Bet tur atkal savs koncepts, viņiem bija savādāks. Jā. Jo viņiem iet tā kā ir pirmie 3 albumi, tie, kas ir no 2007. Gada, tie pirmie 3 viņiem tādi, kas bija, kad es viņus vispār Nu jā, kā tu pareizi teici, tajā Exile zīmē, un tad atkal citā viņi aizgāja. Tad iet tie 3, kas ir Whitechapel albums ar zāģi, tad ir tas, kur ir Endless War. Jā, pareizi, Endless War. Tas The Brotherhood of the Blade. Tādi 3, un tad atkal iet, nu tādi visu laiku viņiem tā kā mainās, un tagad laikam sāksies tāds tas smagais periods atkal. Jā, par savu dzīvi viņš tur parunāja, izstāstīja, tagad vajag kaut ko citu. Jā, bet ir arī 3 videoklipi albumam, vai tu skatījies kādu no viņiem? Es nezinu, es pēdējā laikā vispār māksliniekiem neskatos videoklipus kaut kā. Jā, jo bija tie... Abiem singliem bija un vēl vienai dziesmai bija, bet viņi visi tādi līdzīgi konceptuāli. Tur, protams, ka vīzes deg, un tad, kad ir tie saucamie breakdowni, ja? Nu, rītīgie, tie rifi, tad tur viss ekrāns, tur trīc, tur tā, kad nevar neko saprast, nu, tur tādā konceptā tas viss arī bija taisīts vienā stilā tie klipi. Nu jā, viens koncepts ir... Te jau forši pieturēties pie kaut kāda stāsta, ka viņš iet cauri visām dziesmām. Jā, piedomāts pie tajiem klipiem arī, ka tur nav viņi drastiski neatšķirās viens no otra. Visos kaut kas deg un kāds tiek mocīts un tā tālāk. Jā. Tā kā, jā. Bet runājot par videoklipiem, man jau liekas, ka, nezinu, mūsu laikā videoklips bija tā kā filmiņi maziņi, tagad jau kaut kā, man liekas, sāk jau tur bišķiņi viņi... Nezinu, haltūrēt, bet, nezinu. Es nezinu, es neesmu arī pie klipu cilvēkiem vairāk pieskaitāms kaut kādus gadus daudzus, jo es ar kaut kā izlaižu. Kādreiz tās bija, jo pa televīziju vienīgais veids, gandrīz vai kā tu to dziesmu var redzēt, vai ne, jo par radio jau vēl nebija un nebija Spotify, tad tu skaties, bet tagad ir tāds laiks, kad tu var to mūziku dabūt bez tā klipa un tā baigi vairāk nepiedomā nemaz pie tiem klipiem. Bet, piemēram, visiem Linkin Park un tādiem tas klips jau arī, man liekas, pienesa kaut kādu to viņa stilistisko, nezinu, stilu un piedeva kaut ko vairāk klāt. Nu jā, protams. Jā. Tā kā, lūk, tā. Un albumu uz tā vāciņa ir tāda skeleta galva ar daudz acīm. Jā. Tas tā kā zvērs ar ragiem. Un tad tas ir tā
tēla, tā maska tāda, viņa arī bija visos bet klipos, tur tāds gāja cauri. Viņš sanāk, tas albums tāds kultveidīgs taisīts, tas stāsts viss, viss ir jau tur sajiet smuk kopā, tas albumu vārds, viņš ar to visu tā sasaistās. Man tā liekas vismaz tā, prātā viss tā forši savalk. Tas viss tā arī ir. Un, ja tu stāsti par tiem videoklipiem, tad arī kaut kāds tieši kulta rituāli, kaut kas dedzināšana, kaut kas ziedošana. Varētu viss sajiet tā kopā. Un tad beigās arī nevar saprast, vai tas galvenais vadonis, sektāns aiziet bojā vai neaiziet bojā, tad tur arī tāpat kā Straumei izdomā pats. Vai viņš iedomājās īstenībā, vai tomēr... Tā bija, vai tā nebija, vai tas ir arī tā uztaisīts viltīgi. Lūk tā. Snīgi, Bet, pie šī tā galva pakratīt un atcerēties jaunību kaut kā, nezinu forši. Jā, viņš ir tāds diezgan nikns, tas albums. Tā kā 25. gads, 24. bija... iepriekšējais albums jau nebija īsts studijas albums, tas bija dzīvais albums, koncerta albums. Bet tas arī ir ļoti labs, viņš saucās Live in the Valley, un viņš tur no tiem iepriekšējiem albumiem, no tā Kin un The Valley. Cik viņiem tur ir piekriķīs tas dzīvais, bet tā jau viņiem, cik ir sēdāts YouTube'ā skatīts un meklēts uz visiem festiviņiem, skatīts YouTube'ā, viņi jau skan ļoti labi dzīvajā. Tur ir augsts līmenis. Es arī tagad noskatījos, bija video ar tā kā One Take, tas uztaisījis dziesmu, tos vokālus. Diezgan spēcīgi bija, diezgan labi. Es gribēju piezīmēt, ka tas vokāls dzīvajā ir ļoti labi. Viņš tur to latiņu. Citreiz paklausās dzīvajā, liekas, čali, neskan to. Galīgi nav tā kā. Šitam ir tuvu ierakstām studijas, tuvu. Jā. No 10, reāli kāds 7,5 līdz 8. Tas, protams, gadās sliktās dienas, bet viņš vienmēr ir tuvu. Viņš trāpa iekšā. Tehnika ir izkopta un ar mikrofonu viņš strādā ļoti labi. Tā kā tā. Neko gaidīsim, kas mums tagad nākamais būs rindā, un tad jau apskatīsim kādu albumu. Arī nākamreiz droši vien visticamāk. Solīt jau neko nevar. Solīt makā nekrīt. Nekrīt. Zinot. Lūk tā, ko metīsim mierā šodien? Metīsim mierā, laidīs manu sapītie. Cikos rīt jāceļās ir? Es domāju, ka neies gulēt pa taisnu. Tagad sāksies vēl tārpus rakt. Bet albumu šogad šopavasar mums daudz ir. Būs ko skatīties. Pašmāju un ārzemju. Gaidīsim viņus ciemos. Labi, piesakojiet mums sociālajos tīklos, dalieties ar mūsu ierakstiem un tiekamies nākamajā epizodē. Čau visiem! Čau!